šobrīd vispār ar Ogri man nav vispār stilīts, vispār ar Ogri ir nulles saistības, tikai kā fiziski mēs braucam cauri Ograi šobrīd un šo piefilmējumu, kas ir vispār nākotnē. Nu, ko jūs interesējaties? Ar kādu nolūku jūs mani filmējat? Es jums pajautāšu. Mēs, kad jūs filmējam, mēs jums pasakām, ar kādu nolūku jūs mani filmējat? Vai jūs nesamalot kaut kā, vai jūs nepateikt nepatiesību, jo jums tā kādu nolūku, kur jūs taisāties publicēt? Man bijis tāds gadījums, kad jūs raidījums pateica nepatiesību, un pēc tam Dragiļevs kundze vadīja. Jūs jūtat to, ka bija tāds gadījums, ka jūs atbraucāt ierēbuši kompānijā ar vairākām Ogres amatpersonām un gribējāt sākt kautinu? Kas tas bija par tādu gadījumu? Nebija tāda gadījuma nekad? Nebija? Neatceraties? 2. februārī 24. gadā. Nu, beidziet. Nē, tur jau tā lieta, ka jūs ir... Naudāts bērni nekad neapdzīvos. Nu, varbūt jūs bijāt tā neapzinājāties savu spēku. Nē, vienmēr apzinos. Vienmēr apzināties? Jā. Nebijāt ietvēris jautri to tiem? Skaidrā bijāt tajā vakarā? Jā? Jūs tur runājaties vēl ar liecinieku, taču ir klāt, tur bija Edvins Bērziņš, bijušais Latvijas dzelzceļa priekšsēdētājs Viktors Tihanovs, advokāts, visi jau jūs tur redzējāt. Tur jau bija tāds gadījums, vai ne? Nu, ko jūs gribētu? Es gribu tā video, es pastāstīšu. Jā, pa kādu pieminekli? Kas tur jums bija līdz Rolands Millers, tas, kas ir Karību fondiem, viņš arī tā kā jūsu drauga kompānijā vai tā gadījās? Ne, viņš teica, ka jūs viņam piedāvājāt seksuālu kontaktu toaletē. Nu, un jūs tam noticējāt? Jā, jūs tā izskatāties, ka jūs varētu tā darīt. Tad jūs esat vienkārši diezgan lētticīgs cilvēks, es teiktu. Jā. Es ticu, tāpat kā es ticu, ko televīzijas saka. Ar jums varbūt bija kaut kāda kontakta, es nezinu. Tāpēc es braucu līdzi, jums bija tāda kompānija, jūs tur atbraucāt mašīna, tur cilvēki kaut kādu slīdēja, tur uz Blaumaņa ielas tur krita zemē, smējās, un tad viss tāds bariņš ieskrēja iekšā tajā tur naktsklubā. Jums Ogrē nav naktsklubā, kāpēc jūs uz Rīgu braucat? Tas jums tad bija, vai tagad būs kaut kas tāds? Bet pastāstiet, ko jūs atbraucāt uz šejieni un interesēties par pieminekli. Par kādu pieminekli jūs interesēsieties? Kas tas par pieminekli? Par ko jūs interesējaties? Nu, pastāstiet, jūs man jautājat, es nevaru pastāstīt par visiem pieminekļiem, kas ir Ogrē. Ja jūs interesēties par kādu... Par pieminekli pastāstiet. Ja jūs gribat pastāstīt, jūs negribat, jūs varat nestāstīt. Kā? Jūs man tagad traucējat, vispār, jūs man uzdodat jautājumus par savu pieminekli, tas vispār kā jocīgi kāds. Nē, man nav vēl pieminekli, tas vēl esmu dzīvs. Jā? Jums jau neveikums pieminekli, jums jau tā kā, viss darbi, kā jūs piemineklis, vai ne? Labi. Tā ir. Varat lūdzu runāt, ka vēl man tik tuvu no sejas, mēs jums nekad tā nebāžam, vai ne? Pat, kad mēs runos, kas vajadzībām jūs filmējam.